ebreju vēstulē 12. nodaļā ir rakstīts, ja? Tur ir, kas kāp Ciānā, Ciānas kalnā, kura augstieni sasniedz pilnīgi sasniegušie gadi. Te mēs runājam par Mūzu, par Eliju, ja, kas parādījās, ja, par Abrahamu, kas parādās arī jūdiem šodien, ja, par patriarhiem, ka tie ir augsta līmeņa gari, kuri var personīgi lēmumu nākt, kā parādīties savējiem, toreiz viņi parādījās Ješua, Jēzum, ja, parādījās, ja, un tad tie nāk no grieķu pasaules, ja, vai augšējais paradīzes. Un tad ir otrais līmenis vai otrais zemākais stāvs, ir tā, relatīvi teikt, ja, tā ir apakšējā paradīze, vai gan Eden, atkal, un pēdējais vārds, tahton. Un šeit nokļūst visi, kas nonāk paradīzē, izejot cauri šķīstītavai, dedzinātavai. Augšējā gan Eden Eljon nav nekāda vizualizācija, nav nekāda priekšstata tēla. Tur tiek baudīta Dieva klātbūtne. Es to pats esmu piedzīvojis, kad bija klīniskās nāves stāvokļā. Tas starojums, kas nāk no tā gaisma centra, viņš ir tik, var teikt, narkotisks šodien tā, ja, kad viņš tev dod tādu baudi, ja, jo gan Eden nozīmē svētlājumi. Ja. Un kad cilvēki dvēseli, viņi nav gājušo virzību uz augšu, nav tiekusies pēc augšu, vai miksējas kopā grēku ar patiesību, ja, gribēja. Tad viņš nevar to nokļūt. Un tā ir tā problēma, ja, ka tā mīlestība un tas starojums, tā svētām plūst, ja, bet te kaut kas iekšā nav kārtībā. Ja. Un tāpēc arī tas process, es par to nerunāšu, par to Gilgulu, kas ebrejiem, ko es saprotu, ja, dvēselē dotā iespēja atkal vai pilnībā kādā aspektā atgriezties, lai nokārtot rēķinus, ja, ar to, ko agrāk tu neiznokārtot. Tas ir interesanti. Tas nav tā kā reinkarnācija hinduismā, ja, bet tas ir savādāk. Un mēs bieži sastopamies ar tādiem cilvēkiem, kur kaut kur redzēts. Kaut kas tā kā jāpasaka. Kaut kas neizdarīts. Pievērstam uzmanību. To, ko psihiatrija jāsauc par vudei. Tas ir, it kā tas būtu bijis jau. Tu to atceries, bet to nevar izskaidrot. Jā. Kad, to nevar izskaidrot, bet tas ir saistīts ar šo. Tas jau katram cilvēkiem. Jā. It kā kaut kāda krustpunkti, it kā kaut kāds krustcels, tev nonāc kaut kādā vietā, kaut kādā postā, un tu jau esi pārliecinās, ka tas jau ar tevi bijis, tas ir noticies jau. Tas ir visam, jo mēs visi esam no viena dvēseles nākuši, no Ādama, ja. Un tad viņš ir sadalīts daļās, ja, atsevišķos individuos, ja, kas ir nākuši šeit ja, iekšā. Ja. Un viņš nāk klāt, kā to rēķies dažādos mozaiku veidojas. Ja. Un tad, tad Dieva vadībā mēs pamazām tiekam skaidrībā, kas mums ir šeit jānākāt, kādēļ man Dievs sūta šo vai man sūta pie tā. Ja. Pilnīgi loģika nav. Ja. Un tas katram, jā. Katrs to ir piedzīvojis. Psihiatri jau skaidro to, ka tā psihiski fenomeni, ja. Un to nevar šo dzīvības izskaidrot. Cik kaut kādu laiku notiek? Kaut kādu posmas nogalēs, vai kaut kādu gabalai, kaut kur es nezinu, kaut ko es izpildīs, vai neizpildīs, nonāc tā krustpunktu. Un tad tā, tu saproti, ka tu esi tajā brīdī, ka tas jau bijis. Tā, ēdenē ir divi dzīvības avoti.
no viena avota nāk medus un piens, un no otra avota vīns un olīveļļa. Šie divi avoti dalās 4 straumēs, kas iztek no ēdenes, kas ieplūst dārzā. 4 straumēs. 4 straumes norāda uz tetragrammatona 4 burtiem. Jud, hei, vav, hei. Katra šī straume saistīta ar vienu no šī visaugstākā vārda burtiem. Jud, hei, vav, hei. Un mēs zinām, ka Dievs teica runāt uz tiem mirušiem kauliem, tajā ielejā, kas bija vesels pūks, ja? Runāt uz viņiem Adonai vārdu runāt virsū. Un tas bija saistīts ar runāšanu uz kauliem, ecem, runāšanu uz dzīslām, tas ir gidim, ja? Runāšana uz šo dvēselisko miesu, basar, runāšana uz ādu, uz formātu, ja? Tas ir ori, ja? Runāt virsū. Ja? Un tādēļ arī mēs, ja, kad ir mēs lūdzamies, to saprotam, ja? Mēs runājam tā kungu vārdu. Es runāju sevī, es runāju uz sevi, es runāju uz situācijām, ja? Jo tas ir saistīts ar tā veido savienojums, ja? Ar augstāko stāvu, kuru no Ēdena izplūsis 4 straumes, kas saistīts ar tetragrammatonu. Un manī tas viss sāk funkcionēt sinhrona debesīm, ja? Jo mēs taču lūdzamies, lai tavs prāts notiek debesīs, kā jau to notiek, ja? Tā arī šeit uz zemes. Ja? Un bieži, ka mēs šo bībelisko kosmogoniju nezinām, ja? Mēs tā tumsā grābstamies. Un tad, kā tur darīt, kā tur būs, vai Dievs uzklaus, vai ne? Tu mētājies. Ja? Bet ja tev ir šis bībeliskais redzējums, šī kosmogonija, tu to redzi visu, ja? Tad tas darbos. Ne visi to ir aicināti apgūt līdz niansam, ja? Bet to principu apgūt. Līdz niansam apgūt ir vajadzīgi gādiem, bet mums ir Mesija jau atnāca, ka mēs varam to rezultātu iegūt, to, ko jūt gudrie, nevar iegūt, noraidoties šo personu Mesiju. Zināšanas viņiem kolosās, bet nav tas, ko mēs varam dabūt. Un šeit šie augstākie 2 avoti, kas ir, ja, mēdz un pieni, protams, ka tie ir simboli, ja, kur parādās, ka Dievs saka, es tev vedīšu zemē, kurā piens un medus tek, ja. Tie garīgā pasaulē simboli, ja, kas saistās, protams, ar teritoriju uz zemes, ja, kurā piens un medus tek. Bet ja es tikai tie gribu tur iztaisīt pēc iespējas lielāku fermu, ja, lai iegūtu daudz piena, ja, un to pārdot un nopelnīt miljonus, ja, tad mazliet deparēs tā pieejums. Ja. Tad tev jāsaistās ar debesību, ar to pienu un to medu, ja, kas tev pamazām mācoties, ja, tev krājās tevi pašā. No daudziem ziediem, no daudziem avotiem tu to paņem. Ja. Un tu esi piesātināts un piepildīts. Vīns un olīveļļa. Ēdenē bez dvēselēm atrodas arī, kā jūs māt 300 eņģiem, to mēs rakstījām. Ja. 300 ir hematrija būtam šim, un ar būtu šim sākās vārds Šadai. Un Šadai nozīmē Izraēla durvis sāk, šomer gal tot Izraēla. Atkal saistās kopā. Ja. Jā, un to arī mēs laikam mazliet pieskaramies, ja, kad šajās 3. debesīs, ja, šīs 3. debesis uz pleciem tur eņģeļi, ja. Un no šī lielā smaguma, ko viņi tur, ja, no viņiem līsta ugunīgs sviedri, kas ieplūst upē, ko ebreju valodā sauc Dinur. Un tā ir uguns upe.
šī pati uguns plūst arī otrajās debesīs, kurā mēs jau sapratam, ir šī šķīstītāja. Jo šī pasaule, viņa tiek uzturēta savu to, ka Dievs radītājs upurē savu pilnību. Un šie augstākie eņģeļi, kuri nes arī šo upuru tagad, ja, kuri tur šo pasauli, nu tas tā, vizuāli mēs to varam ieraudzīt, ja, tā var tikai, ja. Viņi ir upuru nesēji, viņi nes upuru, bet no viņu smagumu, ko viņi tur, plūst ugunsāra. Un šī uguns iet cauri šai otrajam debesīm. Un šī pat uguns superī šķīstīja dvēseles no grēkiem, un tagad mēs saprotam arī dziļāk to, ka, teiks, ka Ješua vai Mesija nāks, viņš jūs kristīs ar svēto garu un ar uguni. Tātad viņš jūs pagremdēs. Svētais gars ir Dieva gribas paudēs. Viņš pagremdēs radītāja gribā. Tā kā viņš, Mesija, pilda tēva gribu, ja, pakļauties viņam, viņš saka, es neko nedara no sevis, absolūti. Ja. Visu, ko dara viņš, to dara es. Ja. Tad viņa griba, radītāja griba, tēva griba izpaužās dēlam pilnībā, tāpēc, ka dēls apzināti pakļaus tēvam caur to, ka viņš ir saistīts tēvu caur baušļiem, ja? Caur toru, caur mācību, ko mēs varam šodien saņemt. Ja? Ja, un jūs turat manījos baušļus, ja, un tad jūs paliksiet manā mīlestība, kas paliek tā mīlestība, tad tas plūdīs caur mums. Ja? Ja, un tad kristība ar svēto garu nav tāda tikai saņemšana, kad es tā baigi pacelāts jūtos, ja? Tā ir pakļaušanās, tā kunga gribai iegremdēšanās, kā Mesija Kristus ir iegremdēts viņa gribā, tā mēs iegremdējamies viņa gribā. Un nākošais kristība ar uguni, es zinu, to neviens tā īsti līdz šim nevar izskaidrot, ko nozīmē kristība ar uguni, ja? Ka tu tāds dedzīgāks varbūt paliec, ne. Tā ir iegremdēšanās šajā dziļākā Mesijas un šo eņģeļu upuru izpratnē, kuri tur šis ir debesis, ja? Un no viņiem plūšie sviedri, kas ir kā ugunstraume nāk no viņiem. Tāda ceturtās debesis. Zū. Šeit ir saules, mēnesis un zvaigžņu garīgie pirmsākumi. Tur ir eņģeļi, kas atbild par šīs neredzamās zvaigžņu gaismas un enerģētikas pārvēršanos materiālā pasaulē par šiem objektiem, kuros iekšā viss vārās, kur ir plazma darbojas, kur tā kā lielā katlā, kā atomreaktorā viss notiek. Ja? Un viņš šo kontrolē, šo procesu, kas notiek iekšā. Tāpat kā atomreaktoros ir cilvēki pie vadības pulsē, viņi vērā uz monitoriem, ja, kas notiek. Tikko tu pārkāc, viņš reiz nospiež kādu pogu, vairāk dzēsēšanu vajadzīgi. Ja? Un tā šie eņģeļi kontrolē šo redzamos objekts, kas ir saule, kas ir zvaigznes. Viņi šie, kas to vada un uztur, kontrolē, lai neeksplodē. Ir tāda arī, kas jau savu laiku nodzīvojuši, kur jau Dievs ir pabeidzis savu darbu pie šīm galaktikām, ja? Un mēs redzam arī internetā skati kā sprākstu galaktika, ja? Kā saules sprākstu. Vai citreiz viņi nesprāks, viņi vienkārši samazinās, paliek par šo sarkano punduru planētu. Ja? Ja, Dievam dažādi varianti, bet tas viss notiek caur eņģeļiem. Viens no tiem eņģeļiem ir vārdā hoļ, kas ir saistīts ar pagānisko putnu arī feniks, ja, kas ir spējīgs atzīmt no saviem pelniem. Otrais eņģelis ir līdzīgs svara čūskai.
tam ir lauva seja, kājas un asti kā leviatānam, par ko mēs mācījāmies. Un tam ir 12 spārni. 12 tātad. Viņš ir augsta līmenī. Tagad mēs varam atcerēties, ja, kad savā laikā tuksnesī, kad čūskas, ko sauc ir sarafi, ja, dzēva ebrejs, ja, un saindē, un viņi mira, ja, tad Mošē, viņš liek pagatavot vara čūsku. Ja. Un tad ir tas jautājums, kādēļ vara čūska, no kurienes viņš to ņēma, šo tēlu un tā tālāk. Viņam bija redzama šī neredzamā pasaule. Un viņš to, ko mēs šodien saņemam savu jūdu gudrējiem, ja, to viņš tad zināja. Un pēc šī debesu eņģeļa tēla viņš veido šo vara čūsku, ja, kurš bija līdzīgs jau līdzīgs vara čūskai. Tam bija lauvas seja, ja apostols Jānis arī tiek identificēts ar lauvu. Un tas čūskas tēls, tad viņš pārvērtās, ko sauc par nehuštaņa, viņi ebreji sāk to pielūgt, ja, un tad nāk ķēniņš laikam Hiskija bija, kas pavēl to izmest ārā, viņš nebija domāts kā pielūgšanas objekts, ja, kā šodien krucifiks, ja, ir tāds kristīgs nehuštaņs, ja. Viņš ir tukšs, bet tas pirmtēls ir tur augšā, ko mums šeit redzēja. Un tikko viņš to uztaisīja, un viņi, tas bija sadzēli, paskatījās uz šo nehuštanu šajā vāra kārtī, kas bija pacelts augstāk, ja, bija tā čūska inde, sarafim inde, kas viņiem tik ievēlīja tieši, ka čūska dzēla, ja, viņi tik neutralizēti, viņi nemira vairs. Tāpēc, ka šis tēls, šis veidols, ja, mūzum bija zināms augšā. Un tas fiziskais nesējs, ja, nebija tas, kas viņus tur dziedināja. Vai to īri neutralizēja. Tas bija tas, ko mums šeit redzēja. Ja mēs redzam, tā pa īstām redzam, to, kas ir šo, kas ir Mesija, kāds viņa dziļums ir, kāda viņa uzvar ir, pa visiem ēlas spēkiem, tad arī mēs to tālāk nesam, nododam citiem, šo redzējumu. Ja. Un viņiem arī sāks vērties vairāk. Viņi arī to sāks gribēt pieņemt, viņi to saņems, arī tad viņi to līdz galam neredzē, ja tu lūksies par viņiem. Un šo mēs pamazām apgūstam, un Dievs tam mūs lietot. Un mēs esam lūdzēji, redzētāji, būsim lūdzēji, kas redz lūdzamies, ja? Un neformēsimies iekšā reliģiskā domāšanā, kā ļoti bieži piedāvā cilvēki. Ja, domāsim tā, viņš tā domā, es tā vairs neredzu, es redzu pāri, es redzu tā kā no šī dziļuma. Un tad arī mēs saņemam tā rezultātu. Un tad kā cilvēks to tam tāda autoritāte. Tas vienkārši no dziļākas mesijas izpratnes. Bībeliskās kosmoloģijas, ko es tev redzēju. Tā, un šajā 4. debesīs viņš saistīts ar debes templi, ar debes Jeruzalemi, kas ir tajā atklāsmes grāmatā, 21. nodaļā, ja? Kur ir 12 eņģeļi augšā uz 12 vārtiem, 12 cilvēks vadītāju vārdu un 12 apostulu vārdu. Tā ir tā vīzija. Zemes Jeruzalem saistība ar debes Jeruzalem. Bet redziet, šis redzējums, ja, ko mēs esam atklāsmes grāmatā, ja, viņš par debes Jeruzalem, ja, viņš tapa jau tajos laikos, ja, kad otrais templis jau tika noārtīts, ja, kad viņš vairs nebija, kad Romas imperators pavēlēja iznīcināt. Un tad jūdu gudrie, viņi sāka aktivizēt, tā vienkārši runājot, ja, šo vīziju, neredzot templi vai šeit uz zemes, viņi redzēja šī tempļa pilsētuma augšā. Ja, un tā šis tēls, kas jau bija jau viņiem, ja, viņš tika energizēts ar spēku, ar enerģiju, ja, piepildīts. Ja. Un vēlāk jau kristieši arī to pašu jau sāk redzēt, ja, ka tikai vēl pie tā debes Jeruzalemes ir klāt 12 apusturi,
kur vārdu uz akmeņiem ir rakstīt pamatmēs. Un pēc jūdu mācības tad notiks tā, kad Mesija nāks, ja, Mašieks nāks, ja, ko viņi gaida vēl, ja, neatzīstoties šo personu Mesiju. Mašieks nāks, tad, kad būs uzcelt 3. templis, ja, un tad debesu templis, kas saistīts ar debesu Jeruzalemi, nolaidīsies lejā, savienosies ar zemes templi, Jeruzalemē, ja, 3. templi, ja, un tur ienāks Mesija. So pamatīdēji saprotiet, un tad kristieši sāk sprēgāt, ka tad būs šo antikristu un tā tālāk. Dabīgi, ka tā situācija būs ne tā, kā cilvēki grib, arī kaut tas ir ebrejs, ja? Bet tā, kā jūs šo teica, ka vairs nepielūks ne Jeruzalemē, ne šī kalna Jeruzalemē, bet garām patiesībā. Un jau tie ebreji gudrie šodien arī, kas jau šo lietu visu apdomājuši visā niansē, viņi arī atzīst, ka ja arī 3. templi uzcels, ja, un atradīs kaut kādu iemeslu, varbūt, ja tā Mošē vēl tur būs, ja, kaut ko līdzās viņi uzcelt, ja, tad upurēšana vairs tur nenotiks. Ja. Jo tad viņi saprot, ka mūsdienu reālijās, ja tu sāksies dzīvnieku upurēšanu, kur no tempļa plūdīs asins traumi, ja, kur upurē dzīvnieks, ja, tad tur uzreiz iejauksies zaļie, tur uzreiz sāksies liels problēmas, ja pārmetīs, ka viņi redz kādu asins kādu un tā tālāk. Ja. Saprotiet, viņi saka, būs savādāk, būs tā, kā jūs šo ir teicis, ja. Kad garām patiesībā pielūks jau, un jūs paši būsiet Dieva nami tagad, ja, kurās tā mūgās mājas. Un te jūs saprotat ja, šo principu ja, par šiem čūsku, ja, par templi, ja, ka tas viņš pārvēršas kādā citā kvalitātē. Tagad, ja mēs šo jūdaisko nezinām, tad mēs nesaprotam, nevaram saprast īpaši to, kas rakstīs atklāsmes grāmatā vai praviešos, ja, kur šīs lietas tiek minēts, ja, bet nav tāds sistematiskās izskaidrojums. Ja, kad tu to tagad saproti, ja, tad tev arī tās debesis ir vaļā. Jā, un šajā debesu Jeruzalemē, kā māca jūdi, kalpo Malaks, eņģels Mihails. Bet tagad mēs zinām vienu, kad Stefans, ja, kur nomēt ar akmeņiem, viņš redzēja vīziju, atvērst debesis, ja. Un viņš redzēja Elohim radītāju. Un pie labās rokas, kas viņam bija? Kas? Ješua Mesija bija pie labās rokas. Un tā jau saprot, ja jūdiem bija Mihails, nav jau nepareizi, ja. Kad Mihails ir Izraels arī eņģels, ja. Un viņi negrib atzīt, un to viņam viens gars vēl neļauj, ja. Dievs viņus ir nocietāt. Kad Ješua Mesija pie labās rokas, kuriem ir pakļauti ne tikai Mihails, ja, bet 12 leģionu eņģeļi, visi pūki, 12 Izraēla vārta eņģeļi pakļauti viņam ir, ja, ar visiem pūkiem. Un šeit jāsaprot, ja tu jūdeiskā literatūra izlasa, ka tur eņģelis Mihails tagad ir, ja, kalpo šajā debesu templī, ja, tad saprot, ka to kalpošanu vārdu Ješua Mesija, kā augstais priesteri. Un ebreji eņģeli Mihaila, kā pagājušajā mēs tam pierakstījām, sauc par Kohen Gadol, lielais, augstais priesteris, ja, lielais priesteris Kohen Gadol, Sar ve apotropus šel Izrael. Tas ir augstais priesteris, ķēniņš Izraels sargs. Tad pareizi, ja, viņš ir Izraels sargs, ja. Šomēni, ja, Izraēlē. Bet viņš ir pakļauts kam? Sprizināt, droši. Mesijam pakļauts. Kristum ir šo Mesijam. Tā, 5. debesis, Maun. Un šeit šie eņģeļi, kas tur ir, viņi ir drūmi. Šeit nenotiek kalpošana. Šie ir eņģeļu ieslodzījuma vieta.
tajā atrodas eņģelis Azazels, ja? Un šie eņģeļu svīta, kas kopā ar kritušu eņģeli tika nolaist lejā. Ja, un ja tu ejot tagad šajā garīgo debesu ceļā, kad tev ceļ augšā pa kāptēm, Jēkab kāptēm, tu arī var nonākt tādā vietā, kur ir ļoti smagi, kur skan raudāšana, ja? Kur līst asars, kur brīžiem atskan šofāra skaņa, atskan periodiski, kas aicina uz grēku nožēlu. Un tas attiecās uz eņģeļiem, ko tu arī var sajust. Un tad eņģeļs sāk raudāt, un atcer, ka viņš arī raudāja. Viņš nebija tāds biorobots, mehānisks, ja? Bet viņš raudāja par Jeruzalemi. Un šeit grēkā krituši eņģeļi, kā māca Jūbu gudrie, izcieš soli. Tas ir 5. debesīs. 6. debesis, Mahon. Mahon ir atrodas eņģeļu vadītājs 7 pulki. Šo eņģeļu sejas izstaro gaismu. Un šī gaisma savu šiem eņģeļiem spīd uz mums. Kad mēs aktivizējam debesis, aktivizējam eņģeļus, ja, nu varbūt nevienmēr to apzināt darot, ja, bet vienkārši sākot slavēt. Ja. Un sākot slavēšanu, šī mūsu slavēšana virzās uz augšu. Pa kāptēm eņģeļi sāk iet uz augšu. Ja. Un tad nāk uz leju. Un tad sākās tas, ko nevar vairs izskaidrot, tu saņem svaidījumu. Ja? Un viss sajūt Dievu klātbūtni, tāpēc, ka eņģeļi nāk lejā slavēšanā. Šie eņģeļi atbild par sprediķu, ja, par tavu Dievās uzrunāšanu. Kad tu sāc to pārvar šo nedrošības barjeru, ja, tad Dievs tev sāk lietot brīvās sludināšanā un eņģeļs jau tev sāk runāt. Un tu vairs neprāto no sevis un neko vairs neizdomā. Dievs tev dos, protams, tas viss notiek svētai garā, ja, Adonai garā, kungarā, ja, bet tas iet caur eņģeli. Jo Adonai gars, tas ir gars, viņi grib spaudēs visur, ja. Jā, bet tas notiek par šīm struktūrām, kas 6. debesīs, kur ir eņģeli kruvim, serafim un citi augstu rangu eņģeli. Tā. Nu, un 7. debesis Aravot, šeit atrodas 10 eņģeļu pulki. Šeit ir tā teritorija, mēs tagad to varam tā saprast, ja? Ka Dievs viss ir radījis, ja? Un mēs esam šeit apakšā. Un mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir tik ļoti daudz dažādu objektu, attiecības ar cilvēkiem, uz lietām, priekšmetiem, uz dabu, ja? Un mēs to redzam kā daudzveidību tādu. Ja? Un tā redzot, mēs sākam kaut ko iekārot, kas mums patīk. Ja? Kādu skaistumu varbūt otrā cilvēkā, ja? Iekārot mantu kādu, kurš aizvien skaistāks paliek, ja? Elektroniskās ierīces. Ja? Ja? Un mēs sākam dzīvot ilūzijā. Šī pasaules daudzveidība, tā ir ilūzija. Tam nekam nav vērtība. Un tie augstākie eņģeļi, kas tur ir augšā, viņi nevis saprot, bet viņi dara to, ko dara būtne, kas saprot, ka tu esi radīts. Un tev nav cita jēga tava eksistencei, kā dot slavu tam, kas tev radīts. Un kamēr mēs nenonākam šādā apziņas stāvoklī, mēs nevaram nonākt tur, kur šī slāva tiek dot radītājiem. Kur bija Iesajas 6. nodaļā, 3. pantā, kur serafim dzied, svēts, svēts, svēts ir tas kungs. Visa zeme pilna viņa godības. Tas nav no cilvēka iestrādāts.